ar to apgriešanos krustojumā. Droši vien jānovērtē, cik dziļi iebraukt, lai sanāktu, piemēram, ar vienu reizi apgriezties krustojumā. Ja krustojums ir diezgan šaurs, jāiebrauc vismaz līdz vidum, vai pat vēl dziļāk. Reizēm pat ir jābrauc gandrīz līdz krustojuma beigām, lai sanāktu apgriezties ar vienu piegājienu. Ja krustojums ir šaurāks, kur būs jāizmanto atpakaļgaita, ir jāsagatavojās tam, ka tā atpakaļgaita būs jāizmanto. Tas ieteikums droši vien, kā es parasti mācu, ir, kad tu apstājies, pirmais, ko tu izdari, tu ieliec pārnesumu, pieņemsim atpakaļgaitu, un tad sākot kustību, tu griezi stūri. Tādā veidā tu nezaudē laiku. Jo citreiz dara tā, ka iegriež, apstājās un pirmo sāk griezt stūri. Kamēr sagriež stūri, tikai tad ieliek atpakaļgaitu, tur jau zaudē diezgan daudz laika. Ja ir intensīva satiksmē, tad jau paspēja pretim braucēji piebraukt tuvāk. Atpakaļ braucot, protams, jāvērtē, kas arī notiek no aizmugures. Jāskatās ir uz abām pusēm, pirms braukt atpakaļgaitā.